Sieviešu virslīgas atklāšanas spēlē uzvar Rūbene Biļinskas un Garbaras UHC Dietlikona graujošu uzvaru Šveices kausa izcīņā par Ad Astra Sarnen sākusies Somijas Salamandī līgas jaunā sezona. Labdien, esiet sveicināti, dārgie Floorball draugi un visi pārējie Floorball News W podkāsta klausītāji. Studijā Kaspars Šmits, un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu floorballā Latvijā un pasaulē. Pagājušo svētdienu Rīgas Olimpiskajā centrā tika dots starts Latvijas floorball čempionāta sieviešu virslīgas jaunajai sezonai. Atklāšanas spēlē savā starpā spēkiem mērojās RSU un Rūbens floorballistes. Spēle izvērtās ļoti līdzīga un sīva, neskatoties uz to, ka RSU komandas starpsezonu posmā atstāja visas 4 līderes, tai izdevās nodemonstrēt ļoti atzīstamu sniegumu. Rezultāts tika atklāts jau mača 3. minūtē, kad precīzi bija Santa Torstere, taču pēc neilga laika rubenietis panāca izlīdzinājumu 1-1. Ar šādu rezultātu arī noslēdzās pirmais periods. Līdzīga cīņa ar ātriem un bīstamiem uzbrukumiem abu komandu izpildījumā turpināja uzņemt apgriezienus, un otrā perioda vidū pēc soda izspēles ar tālmetienu Santa Muceniece atjaunoja vadību rīdzniecēm 2-1. Pārsvaru gan neizdevās noturēt ilgi. Kocēnietis ar šādu iznākumu nevēlējās samierināties un uzņēma vēl lielākus apgriezienus, gūstot 3 vārtus un 37. minūtē panākot 4-2 savā labā. Īsi pirms došanās pārtraukumā pretuzbrukumā 3-1 vārtus guva viena no RSU jaunpienācējām Linda Austruma. Tomēr pamatlaika beigu daļā Lāsma Manguli guva savus otros vārtus spēlē un gala rezultātā Rūbene izcīnīja uzvaru ar 5-3. Pēc spēles aprunājāmies ar Rūbenes galvenās treneres asistentu Jāni Daini un jūsu uzmanībai piedāvājam noklausīties pēc spēles interviju ar viņu. Visvairāk ir prieks, kad ir 3 punkti. Otrs ļoti liels gandarījums ir, kad ļoti veiksmīgi iespēlēs jaunās meitenes, Lāsa, kas nebija, viņa jau pagājušajā gadā spēlēja, tāpat epizodisku spēlē, bet kad tik veiksmīgi uzreiz vienā spēlē 2 goli. Un otrs, trešais varētu teikt, man patīk vārdsarga spēle un komandas gars arī. Neko nemainījām, nestrīdējāmies, ņemam nost, spēlēsim 2, tā, tad neskrievēt un tā. Noturējām visu laiku 3 uzbrukumu trīnieku un 2 ar pāri. RSU komanda šodien demonstrēja lielisku sniegumu. Jāsaka, pārsteidzošu sniegumu, ņemot vērā to, ka komanda atstāja 4 līderes un sastāvs viņām ir diezgan atjaunots. Nepārsteidza pretinieces ar savu sniegumu? Nepārsteidza, jo mēs bijām redzējuši Latvijas Openā. Ainārs, treneris Ainārs, attiecīgās epizodēs viņš ļoti ievēro disciplīnu. Viņš ir kad aizsarg, un kad tu noķer tev epizodu, kad redz, vai mums ir 2. vai 3. un tik čik, kaut kā klāt un neļauj mums uzsākt uzbrukumu. Tā kā viņi nospēlē ļoti disciplinēti ceļš jaunās spēlētājs. Par Rūbenes komandas gatavību šai sezonai, kā jūs vērtējat kopumā? Kopumā es vērtēju, ka varētu, protams, vēlties labāk, bet pagaidām tādu, kā mēs esam, es uzskatu, ka mēs esam pietiekoši labi sagatavojušies, kā sakot, čempionības kausam ir valsts čempionam. Stimulu dod, ka mums atgriežos dažas spēlētājs atpakaļ. Pirms sezonas vairākiem mēdījiem, tā skaitā arī Floorball News W, jūs minējāt vienu no galvenajiem plusiem, kad spēlētājiem tagad beidzot ir iespēja trenēties Rīgā, tās, kuras dzīvo galvaspilsētā. Bet vai tas kaut kādā veidā neatstāja negatīvu iespaidu uz komandas saspēli, ja jūs tomēr
cenšaties tos virknējumus veidot tādus, lai nebūtu kopā, teiksim, spēlētājs, kurš trenējas Rīgā un spēlētājs, kurš trenējas Pocēnos? Nē, pilnīgi tāds dalījums netiek dalīts. Vairāk mēs spēlējam kopā tie, kas ir spēlējuši ar gadiem, ko viņus jau izjūt. Mēs varat redzēt, ka mums ir daudz spēlētājs, kas ir kam ir 10-15 gadi jau florbolu spēlējuši. Tā kā mums nav problēmas salikt vai kādu no spēlētājiem pacelt uzbrukumu, vai kādu no spēlētājiem pacelt uz aizsardzību. Tas ir labi, ka viņš Rīgā trenēs, bet tāds dalījums nav. Nākamā spēle pēc nedēļas viesos pret florbola komandu Ķekava. Kāds plāns nākamajai spēlē? Plāns, protams, uzvarēt. Mums tagad apsēšanās ceļa nav, un mums ir jābūt gatavākiem, un mēs tomēr brauksim kaut kur citur ar spēlēt. Tikko dzirdējāt interviju ar Rūbens komandas pārstāvi Jāni Daini, bet mēs turpinām ar citiem notikumiem. Aizvadītās nedēļas nogalē vairākām mūsu leģionāriem notika spēles ārvalstu čempionātos, un sāksim mēs ar Luīzes Biļinskas un Evelīnas Garbars pārstāvēto UHC Dietlikanu. Viņu pārstāvētā komanda nodemonstrēja izcilu sniegumu Šveices kausa izcīņas 16. finālā un ar 31-0 sagrāva Šveices klubu Ad Astras Sārnen, bet Šveices NLA līgas pirmajā spēlē latviešu duelī Dietlikana izcīnīja pārliecinošu uzvaru pār Diānas Isjomins pārstāvēto FB Raiders DBR 9-2. Lieliski sezonu sākusi gan Luīza Biļinska, gan Evelīna Garbare. Šveices kausa izcīņas pirmajā spēlē Evelīnai 2 vārti un 2 rezultatīvas piespēles, savukārt Luīzei 2+1. Tāpat jauno sezonu uzsāka vēl 2 mūsu leģionārs, kuras spēlēja Norvēģijas elites sērijā. Gunits Kārkliņš un Līgas Garklāvas pārstāvētā Norvēģijas čempionu vienības Sveiva diemžēl savā pirmajā spēlē jaunajā sezonā cieta negaidītu zaudējumu sīvā cīņā ar 3-4 piekāpjoties Bigdau Monolīten komandai, kas pagājušā sezonu ierindojās pēdējās 6. vietā. Abas mūsu leģionārs ar vārtu gūmiem šajā spēlē neizcēlās. Svētdien Laumas Višņevskas pārstāvētās Sāls Silverstādēn turpināja cīnīties Zviedrijas Superlīgā, izbraukumā tiekoties ar spēcīgo KS Moru. Diemžēl latvietis klubs cieta zaudējumu ar 4-8. Mačs sākums izvērtās nevisai veiksmīgs pirmajās 10 minūtēs. Morietis guva 3 vārtus, izvirzoties vadībā ar 3-0. Neskatoties uz to, viesu komandai izdevās pabojāt nervus pretiniecēm un 34. minūtē panākt izlīdzinājumu 3-3, tomēr pēc pusminūtes KS Mora rindās precīzi bija Terēza Karlsone, atjaunojot vadības savai komandai 4-3. Trešajā trešdaļā liels teritoriālais pārsvars piederēja laukuma saimniecēm, kuras guva vēl 4 vārtus, kamēr Sāls Silverstādens spēja sarūktināt pretinieču vārtsardzes tikai vienā no epizodēm, un līdz ar to arī šoreiz Višņevskai zaudējums ar 4-8. Ar 2 zaudējumiem sezonu sākus Kristīnas Brāns pārstāvētā Endre IF Angdam pirmajā spēlē, kur notika 14. septembrī. Latvietes komanda ar 2-15 atzina Nikvārnas pārākumu, bet pagājušo sestdienu cieta smagu sagrāva arī pret Tulingi. 2-20 Branta šajā spēlēs palika bez rezultatīvitātes punktiem. Aizvadītās nedēļas nogalē sākās Somijas Salibandija līgas jaunā sezona atklāšanas spēle, kurā tikās Šerifs un TPS noslēdzās neizšķirti 1-1. Diemžēl plašāka informācija par maču nav pieejama, jo mājaslapā nav publicēta aizvadītās nedēļas spēļu protokoli. Un lūk arī pārējo spēļu rezultāti.
Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Nedēļas nogalē tiks dots starts Latvijas čempionāta sieviešu pirmās līgas jaunajai sezonai. Svētdien 14:00 norisināsies divas spēles, kurās savā starpā cīnīsies Liepūja pret Rīgas Lavām un Krustpils pret Irlava Tukums. Tāpat svētdien turpināsies sieviešu virslīgas čempionāts 13:00. FK Ķekavs savā laukumā uzņems Kocēnu Rubeni. Sestdien Gunits Kārkliņas un Līgas Garklāvas pārstāvētā Sveiva pirms došanās uz Champions Cup turnīru Tamperē aizvadīs spēli Norvēģijas elitsērijas čempionātā, izbraukumā tiekoties ar līgas jaunpienācējām Sagene IF. Otrdien 21:45 pēc Latvijas laika Diāns Isjomins pārstāvētā FB Raiders DBR Šveices kausa izcīņas 16. finālā mērosies spēkiem ar Einhornas Hunenberg. Tāpat nedēļas nogalē turpināsies arī Šveices augstākās līgas čempionāts, un tajā Isjomins komanda viesos cīnīsies pret UHC Hofen, bet Luīzes Biļinskas un Evelīnas Garbars pārstāvētā UHC Dietlikan savā laukumā uzņems Red Ants Ričenberg. Piektdien Laumas Višņevskas pārstāvētās Sals Silverstādēn cīnīsies pret Zviedrijas superlīgas jaunpienācējām FBC Upsala, bet Kristīnas Brantas Endre IF Angdam pirmajā divīzijā mērosies spēkiem ar vienu no Zviedrijas pirmās divīzijas līdervienībām Hagfors IF. Atgādinu, ka jūs ar mums varat sazināties elektroniski. Mūsu e-pasta adrese ir flurbonews@inbox.lv. Spiežat subscribe, sekojiet mums Twitterī un tiekamies atkal pēc nedēļas. Atā!